Pirmkārt jau Latvijas čempionāta fināla pāra savstarpējā tikšanās. Un jebkurā mūsu kluba spēlē Šveices komandu, jo tomēr tā ir Šveices virslīgas komanda, un Šveicē florbols, Šveice ir viena no top valstīm Eiropā, tomēr reiķināsimies. Jā, un tikai tāpēc vien ir interesanti apstīties. Jā, tā nav pirmā trīnieka komanda, pat nav pirmā piecinieka komanda, bet tā ir Šveices virslīga, un tāds pirms sezonas interesanti būtu mūsu labākajiem klubiem salīdzināt to savu līmeni ar Šveices virslīgas klubu, un, kā zina, varbūt kāds no mūsu spēlētājiem tur tā iekrīt acīs, ka vai no tas klubs viņu paņem, vai varbūt kāds cits uzaicina, jo florbols, es domāju, ir ļoti daudziem, ne, bet vairākiem citiem sporta veidiem Latvijā, gan savā tajā entuziasmu stadijā, gan arī pēc tam ir ļoti labs piemērs, kā organizēt visu to pasākumu. Jā, tas nav lielais sporta veids, un droši vien arī nebūs, bet te pašā reizē nevar teikt, ka tas ir kaut kāds tur mazais sporta veids. Jā, protams, ka ir tie top sporta veidi, tā sauktie, pasaulē, tas lielās sporta spēles, tā sauktās, jā, un tāpat vieglatletika un ziemas sporta veidi daži un vispārējais, bet florbols turpat vien ir, jo, protams, ka tas nav pilnīgi profesionāls sporta veids, un tas arī Latvijā tāds nebūs, bet arī ar profesionālu attieksmi, neesot pēc būtības profesionāliem, var daudz ko sasniegt, un gan vietējā florbola saimniecība, gan izlase to tikai pierāda.